12. janvārs. Tālu mērdam liek lapa redzēt. Un jūra trako. Bet tā praktiski vēja nav. Palms nekustās. Jā, jau 2 dienas mums līst lieti. Un laikam vēl 1 diena. Vēs paliks. Ārā tagad tuvu 11. 10 grādi. Esam sārā šodien. Jā, šodien 13. 12 grādi. Mākonīši saka lēnām kāpties. Vērot arī saulīt uzspīdās. Jūra mierīga. Viss nomierinājies. Uz kādām tuvākajām dienām tie sola kā atkal būs. Nu, kalnos sniegs. Mums notiek. Sunim vajag iekost. Ne, vēl nevajag. Vēl tālāk. Mums celīt baro kaķis. Tāda mums te. Ik pa gabaliņam mums te tādas. Šitā lielākā kolonija laikam. Mums vakar pastaigi iznācām. 5:30. Vēl gaišs. Jūra nomierinājusies. Cilvēku mās. Kaut kā tirgoņi ir. Ko nopirkt var kā dārziņēt. Kā daudz. Tā ir tukšs mums. Klusā sezona. Nebūt. Brienam. Nu, zīvu restorāns vēl strādā. Ir pat kāda apmeklētāja. Jau gan ārā ir tikai 12 grādi. Tā sēdēt kā ir zils un tur iekšpā vēl. Tā plēvējam jau neko. O, viens arī jeb tirgotājs. Tas kumpals tu tirgo. Viesnīca, nezinu, tā tagad. Tā arī tagad klusā sezona. O, mums žandarmi brauka. Mums te suņi arī klejojuši. Viņas te gan izķerst dažkārt. Bet viņi tādi nekaitīgi. Jā, redz, bāriņš arī ciet. Un strādā. Kaut kas tur iekšā laut viņiem brokas, ka numuriņi daži bija aizņemti. Tā nebija, ka tur tukšs neviena un... Oi, es reiz skrēju mums nekī kaķi. Tur kaķi. Jā. Saulietis tajā pusē. Es viņu neredzam mājas priekšā. Šodien svētdiena. Mums beidzot tas atgriezusies saulītā ritīgi. Saulīte silts. Viņš gan pūš, bet nejūt. Jūra viļņojās. Tā mums šodien foršs cilts. Mēs cepuriem staigājam. Tā cepurēs staigājam. Tā
mums te ziemas mēnesis pirmais paiet, praktiski jau otrais. Jāapstāst, kā mums te rēķini, bet viņi noteikti ir mazāk nekā Rīgā. Un apskatīsimies tos mūsu rēķinus, kādi mums te ir. Un tā izskatās mums rēķins, ko piestāda mājas apsaimniekotājs, tā saucamais aidats. Viņš gan tik krievu valodā, bet, ja kāds gribēs, domāju, var izlasīt, par ko mēs te maksājam. Tā elektrība mums nebija, tā ir apkure, un arī ūdens uzsildīšana un vispārējais. Un te vēl piezīmēsim, kā lielāko pusi no šī rēķina mums dotē valdību Turcijā. To varbūt apakšā izlasīt, tur rindiņā ir spaules un var izlasīt to rakstu, par ko. Jā, Latvijā tikai prāvāniekam sapņot. Un pēdējais ūdens rēķins, te viss ir vienkārši, jā, tur 7 kubiņi un viss. Tādi mums tie rēķini sanāca. Kas mums vēl ir? Vēl mums ir mājas telefons, internets, Wi-Fi. Tur mēs ar kaimiņiem dalām uz pusēm. Tur mēs maksājam 200 liras. Un tad parastais telefons 5 gigabaitiem, 1000 sarunas un 1000 īsiņas. Tas maksā 515 liras. Un tev visiem maksājumiem tāds cipariņš kopā sanāk. Tā, pa medicīnu varam pieminēt. Vies te pie zobārsta, zobu izrāva. Viss sāc kustēties sapē. Te man uztaisīta 3D rengeni. Viss smuki novērdē, izrāva, viss pa smuko bija. Samaksāja 24 eiro par to prieku. Pamēģiniet Latvijā tā izdarīt. Vajag redzēt. Tā mums te. Ēšana. Mēs ar neko šausmīgi daudz netērējam, tā ir normāli. Tā kā tev savu pensiju, mēs divatā zaļi varam dzīvot samērā. Tā pagaidām. Čau.